Ko esat kopā ar Latvijas vicečempionu šoseis riteņbraukšanā Kristīnu Elantu. Kristē, pastāstīja, ar ko tev asociējās vienības velobrauciens? Pavisam noteikti man asociējās vienības brauciens ar to, ka tie ir liels svēki riteņbraucieniem, kur mēs varam pavadīt labu laiku ar draugiem un ar ģimenes lokā. Kāda varbūt tev pašam ir spilgtākie mirkļi, ko tu atceries? Zinām, ka tu esi bijis 4. vienības braucienā, kad startēja arī Marks Cavendish, tāpat arī vēl droši vien pie jauniešiem zēniem startējis. Kāda tev pašam spilgtākās emocijas? Noteikti spilgtākās emocijas ir, kad kopā varēja startēt ar Marku Cavendishu, ar pasaules līmeņa riteņbraucēju. Tas man palicis vairāk tā atmiņā ir, kad varēja kopīgi ar viņu cīnīties un arī uzvarēt viņu pēdējā Siguldas kalnā. Tā kā tās ir lielākās atmiņas man. Kādas tev ir emocijas, kad apkārt startē vēl vairāk tūkstoši dalībnieku bez tevis? Emocijas ir ļoti liels, prieks dzirdēt no malas atbalstītājs, kas uzmundrina mūs braucot. Un tas vispār ir neaptverams skats, kad Siguldā spēja sanākt daudz riteņbraucēju un visi kopīgi doties uz šoseis. Un šajā gadā vienības velobraucienam 25 gadu jubileja, tiešām jau 4. gadsimts ir bijis. Vai arī tu šogad plāno piedalīties? Jā, man nākamās sacensības ir paredzēts vienības brauciens, tā kā es tur būšu. Mēs būsim visi, es domāju, ka mēs visi būsim visi lielajā sastāvā, visi komanda un labi kopīgi pavadīsim laiku. Un jauniešu gados arī tu esi daudz startējis vienības braucienā, gan tautas distancē, gan sporta distancē, pārstāvot Kuldīgas sporta skolu. Kādas varbūt bija tās sajūtas, ka tev izdevās pie jauniešiem izcīnīt uzvaru? Sajūtas bija ļoti, ļoti labas. Protams, vienmēr izcīnīt uzvaru ir liels prieks, un īpaši jauniešu vecumā man bija liels prieks, jo jauniešu vecumā man liekas, ka nebija diezgan daudz uzvaras, un tāpēc vienības braucienu uzvaru man arī bija ļoti nozīmīga. Ko esmu kopā ar Armandu Beici, Rietumu Delfīnu komandas riteņbraucēju, šī gada Baltijas velobrauciena aktīvāko braucēju. Armand, kādas tev sajūtas ir atceroties vienības braucienu un savu dalību tajā? Tas noteikti ir pasākums, kas ir visapmeklētākais dalībnieku skaita ziņā Latvijā. Tie ir lieli svētki riteņbraukšanas. Es to varētu pielīdzināt, tā kā bērniem patīk Ziemassvētku dzērājiem Jāņi, tad riteņbraucējiem tas būs vienības brauciens. Kāds ir tavs spilgtākās atmiņas no tā, ka tu esi piedalījies, varbūt lielākās uzvaras vai panākumi? No jaunības gadiem noteikti spilgtākās atmiņas ir tas, ka Siguldas kalns bija ļoti smags. Joprojām viņš ir smags, tikai viņš nav tik smags tik ilgu laiku, jo iespējams palicis spēcīgāks un to var izdarīt ātrāk uzbraukt viņā. Protams, arī tas, ka lielais dalībnieku skaits, es arī jau no bērnības atceros, kad vienmēr vienības braucienā ir bijis liels pūles un tā kopības sajūta, kad visi ir visi piedalās ar riteņiem un to distanci veids kopā. Un tas ir varbūt pat sacensība šajā brīdī, varbūt nav tas pats galvenais. Galvenais ir tā piedalīšanās un kopības būšana un tā draudzīgā sajūta, kad visi ir ar riteņiem. Kurā distancē tu šogad startēsi un kāds būs tavs mērķis šogad? Es domāju, ka es noteikti startēšu sporta distancē. Par mērķi konkrēti es domāju, ka noteikti kādam no mūsu komandas vajadzēs uzvarēt. Par to centīsimies parūpēties mēs pārējie. Iespējams, ka tas būs es vai kāds no maniem komandas biedriem, par to mēs nezinām. Ceru, ka es varēšu startēt arī tautas braucienā pēc sporta klases, vienkārši atpūsties. Un kā tu uzskati, vai vienības brauciens ir Latvijas lielākais riteņbraukšanas notikums? Jā, kā riteņbraukšanas svētki, es pat teiktu, tā ir tā kā, kas ir sezonas beigās, tas pasākums notiekās, kur savācās pilnīgi visi velo mīļotāji un veic tradicionālo apli apkārt Siguldas teritorijā, jā, var teikt. Un kā varbūt tu aicināt cilvēkus, kuri vēl šaubās, kā gribētu startēt, bet varbūt nav vēl līdz galam pārliecināti, kā tu viņus aicināt nenobīties un tomēr piedalīties? Es padomāju, ka jūs varat apskatīties bildes, kādas ir no iepriekšējiem gadiem, un cilvēki piedalās pilnīgi visādi. Ar maziem, lieliem riteņiem, ar sunīšiem, ar groziņiem, bez groziņiem, veci jauni, un pilnīgi visi atradīs sev vajadzīgo grupiņu un vajadzīgos kompanjānus savam ātrumam un savam distances veikšanas spējām. Es domāju, ka tas ir ļoti lielisks veids, kā pavadīt laiku kopā ar saviem draugiem un ģimeni, atpūsties aktīvi, kāpēc ne? Un kā tu vērtē to, ka katrs dalībnieks, kurš šogad piedalīsies vienības braucienā, viņa vārds un uzvārds būs izvietots īpašā vidas objektā, kas jau būs tā kā vēsturisks bez mazliet piemineklis nākotnē? Manuprāt, tas ir ļoti lieliski. Tas vēl jau vairāk arī motivē mani šogad atrast iespēju tur piedalīties.
Un es domāju, ka tas ir vienreizēji, ja tu pats esi to paveicis un esi veicis distanci līdz galam un vēl tavs vārds tiek iegravēts kādā monumentā. Tas ir ļoti jauki, manuprāt. Svinam kopā jau 25. Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens. Sadarbībā ar Latvenergo, Sebbanku, ITER, LOK un Radio SVH. Piesakies Velo LV 6. septembrī Siguldā vienotā ritmā ar Latvijas dzelzceļu.